Es mēģināšu 25 minūtēs jums pastāstīt pašus pamatus par patentu tiesībām, kas tas ir, kam tās var izmantot, kā tās var iegūt. Tas ir tādēļ, ka no vienas puses dabiski, ka katrs radošs cilvēks vēlas, lai viņa darba, viņa prāta radītos produktus neviens cits nepiesavinās bez viņa atļaujas. Jebkurš cilvēks var iesniegt patentu pieteikumu jebkuras valsts patentu iestādē. Nav tāda praktiski gandrīz nekur vairs pasaulē palicis tāds nosacījums, ka pirmais pieteikums obligāti jāiesniedz savā valstī. Lai viņi kļūst izglītotāki, gudrāki, prot jau labāk, ne tikai radīt, jo šo procesu, es tomēr domāju, nav tik viegli kontrolēt vai virzīt, bet lai viņi, ja viņiem kaut kādas jaunas idejas rodas, lai viņi zina, kā ar viņām apieties, lai no tām gūtu kādu labumu. Lai kaut kur aizietu, ir jāsaprot, uz kurieni mēs gribam iet, un tāpēc pirmām kārtām jāsaprot stratēģija, ir ceļš. Jautājums tikai uz kurieni. Ja nav mērķa, tad ir grūti aiziet. Jūs meklējat veidu, kā mēs tiksim augšā, un pēc būtības stratēģijas ir 3 veidu. Pirmā, pa smalko saucas kā zeme, jeb mazo solīšu, jeb es teiktu klunkuriem stratēģija. Kad mērķis mums ir skaidrs, bet mēs uz viņu rāpjamies lēniņām, pamazītēm ar maziem solīšiem, nav nemaz viegli tik šķības un greizes solīšus uzzīmēt uz ekadatora, bet tas ir tas kā dzīvē. Mazas kļūdiņas, mazas problēmiņas, pamazām novēršam un beigās esam laimīgi galā. Šī ir stratēģija, kas ļoti bieži patīk organizāciju darbiniekiem. Kāpēc? Tāpēc, ka nav baili. Lēnām, mierīgi, nekas šausmīgs nav gaidāms, bet ļoti bieži viņi nepatīk organizāciju īpašniekiem, jo viņi saka taisnību par lēnu. Lai piespiestu pašu sevi izdomāt līdz galam, jo mēs ļoti bieži nesājam nepabeigtas idejas un pēc tam nožēlojam, kāpēc es to nedarīju. Tad šis ir laiks padomāt, piesēsties, izrēķināt un iedot gudriem cilvēkiem novērtēt. Es piedalos ideju kausā, tāpēc, ka vēlos iegūt informāciju, kā attīstīt savu biznesa ideju, iegūt kontaktus, varbūt kādus draugus vai paziņas un, protams, saņemt finansējumu. Piedalos ideju kausā, lai dabūtu naudu savam biznesam. Tāpēc, ka es gribu izmēģināt, kā tas ir uzdrošināties darīt to, ko tu agrāk neesi darījis. Pavisam vienkārši. 2007. gadā es pirmo reizi dzirdēju par ideju kausu. Tas bija, man liekas, 10. klasē es biju. Un es padomāju, ka tā ir lieliski iespēja uzsākt savu biznesu. Ideju kausā es piedalos tādēļ, lai pierādītu sev, ka es varu arī kaut ko vairāk sasniegt dzīvē, teiksim. Manā izvērtējumā bija kādi 50 nepilni darbi. Un tas pamatsecinājums ir tā, ka daži no tiem, varbūt kādi 4-5, ir tik tiešām tādi, kur pat nav vajadzīgi lieli finanses resursi, viņi ir vienkārši ņemami un sākam realizēt. Un 1-2 idejas bija tik tiešām tādas, kuras manuprāt, tiešām ir dzīvē reāli pielietojums. Ja? Un es kārtreiz pārliecinājos, ka ne jau problēma ir naudā vai kaut kādā resursā, bet tieši saskatīt kaut kādas mūsu dzīves lietas, kur ir iespējams uzlabojums. Un tās arī parasti ir visģeniālākās idejas. Visu savās vietās noliek laiks. Un pat ja eksperti, pat ja kādi kritiķi noniecina jūsu idejas apstiprinājumu, vai tā ideja ir darbīga vai spējīga, vai teiksim, nav vērta, to parādīs tikai reālā dzīve, un to nepateiks neviens eksperts.